Rubriku piedāvā Alpina krāsas. Tas ir zāļu skapītis, kurš nācis mantojumā no manas vecmāmiņas. Mūsu ģimenē viņš jau tāda relikvija ir 4. paudzē. Un tajā tika glabāti medikamenti, zāles, bet mēs izdomājām, ka mēs gribētu tādu vietu atslēgām. Es noteikti zinu, kādu es negribētu viņu redzēt. Tas ir brūnu vai tādu, kāds viņš ir pat laban. Man patiktu kaut vai melns, vai balts, vai tāds tumši zaļi, zils. Varbūt kaut kādas vecinātas vietas var ar sudrabu vai bronzu iestrādāt. Sākšu ar to, kad nokrāsošu pāris daļas ar zelta krāsu. Uz tās es likšu virsū pēc tam, kad izžūs laka. Un pēc tam mēs liksim balto krāsu, un tad, kad tā baltā krāsa sāks plaisāt, tad viņi radīs šo plaisās spīdēs zelts cauri un izskatīsies it kā vienkārši, bet arī pašā laikā grezni un saglabās arī to veco antīko skatu. Un šī maliņā es domāju, ka varētu uzlikt arī zelta lapiņas, kas būs tādas diezgan spožākas un būs tā kā senajām mēbelēm tādas barokas stila skapītes. Pirmo es sākšu klāt ar zelta līmi, kas saucās mikstions. Klājot šo līmi, ir jāņem vērā tas, ka zelta lapiņas lips tieši tik tur, kur ir uzklāta līme. Pat ja jūs mums viņas liekot, viņas liks garām, viņas tur nepielips, viņas pielīp tikai tur, kur ir līme. Šī zelta krāsa ļoti labi sadzās, līdz ar to viņa pilnīgi, kā redzat, pietiek vienā kārtā uzklāsot. Virziens, principā viņš it kā ir svarīgs, bet šobrīd par cik mēs klāsim virsū laku un vēl pēc tam balto krāsu, kas plaisās, tad šobrīd to virzienu nemaz neredzēs. Un arī šī virsma ir ļoti pateicīga tam, ka viņa ļoti labi iesūdz šis koks iekšā, un viņam pašam pa sevi ir faktūra, līdz ar to neredz šīs savienojuma vietas. Bet jāizvairās ir no viena momenta tāda, kad vēlams neklāt virsū slapjam. Ar vienu reizi ir jānoklāj un daudz neklāt virsū jau esošai uzklātai vietai, jo tādā veidā viņš var sākt dīvainus ķīmiskus procesus un kļūt melns un nespīdīgs. Mūsu dizainere Kristīna ir pabeigusi atsevišķu elementu zeltīšanu, un tagad mēs turpināsim ar tādu materiālu kā Alpina Antīk, kurš radīs mums zinām tādu tā kā vecuma efektu, un līdz ar to tad mēs panāksim vēlamo rezultātu. Materiāls ir diezgan viskos, bet iestrādājums ir pietiekami viegli, ja, vienkārši rūpīgi klājam viņu vienmērīgi virsū uz virsmas, ar pindzeli sadalot vienmērīgi pa visu virsmu. Šobrīd mēs jau esam situācijā, kad mūsu materiāls antīks ir nožuvis. Tam ir nepieciešamas 6 stundas istabas temperatūrā, un tad mēs varam klāt virsū nākamo materiālu. Šajā gadījumā tas ir Alpina Vaislak, tātad, kas ir paredzēts speciāli mēbelēm un citām gan koka, gan plasmas, gan metāla elementiem. Atkal mēs darbu veiksim ar parasto pindzeli. Princips ir tāds, ka mēs vienkārši klājam krāsu uz virsmas. Un mēs varam klāt virsū nākamo klājumu, kas dos mums plaisājumu efektu. Tātad šajā gadījumā Alpina Vaislak. Un tad ideja ir tāda, ka mēs šo materiālu ar pindzeli klājam vienmērīgā, nepārāk biezā kārtiņā uz virsmas. Es nebiju gaidījusi, ka no tās mēbeles var uztaisīt kaut ko tik greznu un svinīgu. Viņa ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. Es domāju, ka ļoti labi iederēsies mūsu interjerā. Rubriku piedāvā Alpina krāsas.